Nu, ar to vēsturi ir tā, ka tad, kad mēs to faktiski mēs pirkām, mēs meklējām māju ar tādu domu, ka mēs lauku turismu gribam izvērst. Un tad mēs arī braucām pa Latviju un skatījāmies 2005. gadā un meklējām, ka tajā laikā bija ļoti gan augstas cenas, gan ļoti arī bija izpirkti īpašumi. Un patiesībā bija gana grūti nopirkt, un tā mākleri, kas mūs vadāja, viņa, kādus 3 mēnešus jau mēs bijām novizinājušies pa Latviju, un katru reizi, kad mēs atgriezāmies no kāda brauciena, mēs pilnīgi jau bijām tādā, gandrīz depresijā, tāpēc, ka, mēs īsti nevaram atrast to savu īsto vietu. Un tad man tā mākleri vairākas reizes piedāvāja, ka ir Lomē tāda ceptuve, ka viņi pārdodās un ir interesanta ēka, bet es uzreiz iedomājos, es gribu ar lauku turismu nodarboties, es gribu ar viesu uzņemšanu nodarboties, un ceptuve manā, tāds stereotips bija, ka tā ir tāda kaut kāda padomju laika, bez maz vai pūve palikusi pamesta, ko es tur darīšu, un es domāju, ceptuve nav tas, ko es meklēju kaut ko tādu romantisku māju, kaut kur ezera krastā, un mēs braucām vienu citu māju šeit Smiltenes pusē skatīties, un mums bija pa Valmieras ceļu jābrauc, un tā mākleri saka, man ir līdz atslēgas pat, un mums ir gandrīz jābrauc garām, iebrauksim, apskatīsim. Un faktiski es piekritu iebraukt tikai tāpēc, ka man ļoti stoleti vajadzēja. Un tāpēc arī tikai iebraucām, un es biju pārsteigta, cik skaista vieta īstenībā un tāda, veca ēka un pilnīgi, tā kā neatbilda tam stereotipam, ko es iedomājos. Un tā mēs arī tā kā gandrīz tajā pašā dienā arī teicām, ka mēs pērkam šo ceptuves ēku. Un tā, kad mēs jau pārvācāmies un sākām šeit remontēties, tad man, protams, bija tāda interese, kas tad te pirms tam ir bijis, jo tā ēka ir tāda liela vēsture, var redzēt, un te mēs sameklējām mazmeitu cilvēkam, kas būvējuši šo māju, un viņas tēvs, bet vectēvs ar savu brāli ir būvējuši šo māju kā stalli. Un tas ir noticis kaut kur 800. gadu beigās, jo pēc zemes grāmatām var saprast, ka 1890. gadā ir beidzis to būvniecību. Un tad no tās vēstures liecībām ir tā, ka kā stallis tā ēka ļoti maz pastāvējusi, jo viņa pamatā uzreiz jau tuvojās pēc tā gan ātri Pirmais pasaules karš, un šajā mājā tika ierīkoti, kā gāja kāda karalīnija pār, tā tika ierīkots, protams, arī uzreiz štābs, ir kalna galā, biezas ēkas, sienas. Un tad tas saimnieks teica, ka viņš faktiski vairākas reizes ir cietis zaudējumus, tāpēc, ka tie lopi bija visu laiku jādzen ārā no tā staļļa. Un beigās bija tā, ka viņš vairāk nemaz neatjaunoja viņu kā stalli. Un pēc Otrā pasaules kara, tad kādu brīdi tā ēka stāvēs tukša, bet tad Bērziņa kungs bija pieņēmis lēmumu, ka vajag ceptuvi uztaisīt šeit. Un ar to vairāk sākās tādi ziedu laiki. Tas bija Imants Bērziņš, mums te bija tāds kārtīgs Bērziņš viens, kurš bija pieņēmis lēmumu, kad ir jāēd gomēniešiem kārtīgi maize. Tādas īstas riktīgi receptes nav, un to nemaz nevar uzrakstīt uz papīru un izstāstīt, jo tā ir pieredze īstenībā saimniece, un jo ir lielāka pieredze, jo labāk maize sanāk, līdz ar to tā recepte ir tā pieredze, varētu teikt. Un mana recepte konkrēti ir nākusi tā, ka sākumā es biju izdomājis, ka es taisīšu plomas maizes ceptuves receptes pamatu, ņemšu, bet tad es pamēģinot, mēs te ar plomas maizes cepēju, kas tajā ceptuvē strādāja, mēģinājām to maizi uzcept un nekas mums nesanāca. Un tad mēs sapratām, ka tas process, kas ir bijis plomas maizes ceptuvē, ka tas ir bijis vienkārši jau rūpniecisks process, un viņš bišķiņ droši vien ir arī bijis optimizēts kaut kādā veidā, vai tur maizes rauks izmantots, un vienkārši tā īsti vairs nebija tāda sentāla metode. Un nekas mums nesanāca. Un tad es sapratu, ka ir jāmeklē vienkārši kādas vecākas sieviņas, kas vēl varētu mācīt maizi uzcept. Jo, protams, ka pēc tam es mēģināju arī grāmatās meklēt receptus un visu kaut kur tur rakties un cept arī pēc grāmatas receptus. Un tad es sapratu, ka pēc tādas uzrakstītas receptes maizi arī uzcept nevar.
Nu, tad sākās meklēšana to saimnieces, nu, kas varētu mācīt to maizi cept, un tad bija tāda dīvaina sajūta, kad nu, tu prasi vienam, otram, piektam, gan Latgalē, gan Vidzemē, gan kur tik es te, nu, te kā visiem paziņām biju apjautājusies. Un visbiežāk bija atbilde, kad mana mamma vai mana vecmama mācīja garšīgu maizi cepni, bet es, diemžēl, neiemācījos. Un nu, tad man jau tā kā pilnīgi vienu brīdi tāda panika iestājās, un es sapratu, ka tā kā krāsnes ir gatava, abra ir, bet nu, ar to maizi cepšanu tā kā iet šķērsām, kas viņu vienkārši nevar uzcept. Un te pa laimi man atsaucās tepat kaimiņos viena sieviņa, Elza, no Zeķu mājām, 84 gadi viņai bija, un viņa teica, nu, ka viņa tā kā pati jau 4 gadus kā necep maizi, un nav arī spēka vairāk, bet nu, ka viņa varētu man to procesu vienkārši stāstīt, un es varētu strādāt. Un tā nu mēs arī abas ar Elzu sākām, un kamēr Elza blakus sēž, tikmēr maize sanāk garšīga un laba, viss ir kārtībā, ar krāsni viss ir kārtībā, viss ir labi. Bet nu, tikko Elza prom pa durvīm un es viena pati kaut ko mēģinu darīt, tā mana to maizi iet, tā kā iet, tad ir atkal glūdā, un tad visādi man tik gāja. Un tad nu, tā kā es to kukulu ņemu un braucu pie Elzas un prasu, nu, ko es daru ne tā vai nepareizi, vai varbūt viņa kaut ko man nav ir aizmirsus pateikt, nu kaut kas man nav riktīgi ar to maizi. Un viņa tā ilgi garšoja to maizi, tad viņa teica, ne, nu pēc garšas tā kā būtu. Viņš teica, bet tev ir jāiemācās saprast un sajust tā maizi, un tikai tad tu viņu varēsi uzcept, jā, un tad es domāju, nu, tu vari ierakstīt receptē teikumu, ka jāiemācās saprast un sajust maizi, jā, bet teiksim, tā saprašana un sajūta tieši nāk izpratne par maizi tieši caur pieredzi, un jo tu vairāk cep, viņa tā arī man teica, tev ir jācep, jāmēģina un jāvēro, nu, kas notiek, jā, jo tur ir ļoti daudz aspektu, vai nu, teiksim, rūkšana nav bijusi laba, varbūt pa augstu ir bijis tai mīklai, vai nu, teiksim, pa maz rūgusi viņa ir, vai nu pa šķidru mīkli ir bijusi, vai nu ir pa biezu mīkli, ja pa biezu samīts, tad arī viņa nerūksta. Nu, visādi gadi, nu, teiksim, var tie faktori būt, un līdz ar to bija tā, kad vienkārši es cepu, mēģināju, un kad sanāca priecājos, kad nesanāca, tad domāju, kāpēc nav sanācis, bet pati recepte ir ļoti vienkārša. Jo maizē ir 2 sastāvdaļas galvenās – milti un ūdens. Un faktiski tādā īstā maizē nekam citam arī nebūtu jābūt, jo tie rudzu milti ir tik bagāti paši pēc sevis, nu pēc uzturvērtības, ka viņiem pilnīgi pietiek ar to, ka tie rudzu milti jau tur ir. Un tas process ir ļoti vienkāršs. Tad ir tā, ka tā plaucēšana notiek iepriekšējā dienā. Un, nu, cits saka, ka tā ir maizes putras jaukšana, cits saka, ka tā ir salināšana, cits saka, ka tā ir plaucēšana. Nu, man patīk arī tas maizes putras nosaukums. Un tas notiek ļoti vienkārši, kad uzliek kārtīgi katlu ar ūdeni, trumulu karsēties. Un savukārt abru noliek siltā vietā, un tur ieber apmēram 3 kg miltu. Nu, es uz savu daudzumu stāstīšu, ja. Nu, un tad, kad tas ūdens ir sācis jau gandrīz vārīties, kad skrien baltas skudriņas pāri, tad ņem to ūdens katlu, skrien pie tās abras, lej virsū, respektīvi plaucē tos miltus, un tad ņem ar menti un tā riktīgi puļ, cits pat saka, apsit. Nu, un tas nebūtu nav viegls darbs, manuprāt, vai ne? Katra brīdī, jā. Viegli nebija. Nu, lūk, un tad viņi tā kā sakuļstrauji, sasedz, un viņa kādu brīdi tur stāv, tikmēr mēs atpūšamies, mēs varam tur, teiksim, darīt citus darbus vai atpūsties, un pēc stundas apmēram ir atkal jāsedz vaļā un atkal jāapkuļ, un tā apkulšana vajadzīga ir tā kā, lai lēnām sāk gaiss nākt iekšā tajā mīklā. Apkuļam atkal sasedzam un atkal varam atpūsties, un tad pēc stundas apmēram atkal viņu apkuļam, un tad ir jāskatās, ir jānoķer tas moments, kad tā mīkla ir atdzisusi līdz mūsu ķermeņa temperatūrai. Un tad, kad viņa ir atdzisusi, tā ir ideālākā vide, lai baktērijas sāktu strādāt un darboties un vairoties. Un tad tajā brīdī, kad mēs esam to momentu noķēruši, tad liekam ieraudziņu klāt. Ieraudziņš tā ir no iepriekšējās reizes palikusi iztīrītā abras mīkla, kas ir aplieta jau ar siltu ūdeni un drusciņu tā kā padzīvojusies, jau sākusi savu darbu, un tad to ieraudziņu liek klāt tai maizes putrai, sajauc, sasedz,
un tad viņa atstāja līdz nākošam rītam, lai viņa tur sāk strādāt. Un tad ir svarīgi atkal tā kā īpaši viņu netraucēt un segu necelāt, lai nav tās straujas gaisa temperatūra maiņas, un tad viņas arī tur tā kā, nākošā rītā tas rādītājs, ka viss ir kārtībā, ka mīkla ir kļuvusi tāda čagana un tāda feina, un var redzēt, ka viņi tur jau dzīvojās un burbuļo. Tad tas ir tas brīdis, kad faktiski var sākt mīcīt maizi jau cepšanai, ko mēs arī šodien veiksmīgi izdarījām pa visiem. Bet, teiksim, es pieliku nedaudz cukuru vēl pāris saujas klāt bez tā plaucējuma laikā glukoza izdalās, bet tā kā drusciņi, lai saldāka būtu, tad es pieliku pāris saujas cukuru klāt, bet to var arī nedarīt, un man ir vēl ķimenes pieliktas klāt, manai maizei klāt, bet citas saimnieces dara tā, kad, teiksim, tad, kad tā maizes putra ir ieplaucēta, un tad, kad jau pieliek ieraugt, tad ieliek arī upeņu zariņu iekšā, un tad viņš tā kā veicina rūkšanu, un tad viņš arī tā kā bišķiņi savādāk tā garša veidojas. Ir saimnieces, kuras es esmu dzirdējis, ka viņas plaucē ar kaut kādu no tējām, piemēram, raudenes tēja ir izmantot, es esmu dzirdējusi, kas dod arī tādu specifisku piegaršu maizei. Cits, teiksim, iesalu vēl var likt, protams, klāt, tas maizi padara tumšāku un arī tādu saldenu rūgtu, ļoti dažādas lietas. Var, protams, arī visādus augļus un žāvētus augļus un dzērvenes likt klāt, bet mēs tā kā pieturamies pie tā, ka maizei ir jābūt tādai tīram produktam, un tad virsū var likt ko viena gripa. Tā kā tas tā īsumā par receptu arī būtu viss. Svarīgi ir, lai krāsns ir gatava reizē ar mīklu, lai mīkla nav pārūgus un lai krāsns ir kārtībā. Un to momentu arī patiesībā tas nāk ar pieredzi, tāpēc, ka šie divi procesi ir ļoti atkarīgi gan no spiediena ārā, gan no vēja, vai viņš ir, teiksim, ātrāk, brāzmaināks vai nē, gan arī, teiksim, no mēnesis fāzēm. Rūkšana ļoti ir atkarīga. Jaunā mēnesī savādāk rūkst, un pilnmēnesī vēl pavisam savādāk, un vecā mēnesī savādāk. Un es teicu, ka, piemēram, nevar salīdzināt jaunu mēnesi janvārī un jaunu mēnesi maija ziedonī. Jā, tie būs divi dažādi procesi, jo maija ziedonī, tad, kad visa daba zeļ un plaukst, viņš noteikti būs stipri ātrāks un intensīvāks. Un teiksim, visgrūtāk, manuprāt, maizi ir uzcept tādos ziemas mēnešos janvārs, februārs, jo ir vēsums visur, un otrs moments ir jūlijas. Tad, kad ir pērkona negaisa ļoti karsts ārā, tad tā mīkla pārūgst, un citreiz liekas, ka viņa pusstundas laikā jau ir pārūgst, un viņa pilnīgi trako, un tad ir arī ļoti grūti. Lai no kaut ko mēs atšķiramies visā pasaulē, tad mēs latvieši atšķiramies par savu rupmaizi. Mēs esam gadsimtiem ilgi pieradušies kārtīgi īstu rupmaizi, kas ir saldena, bagāta un tāda ļoti vērtīga pēc uztura, un tad tas latvietis to ķieģelīti no tiem kukurūzsmilcēm nosauc par krievu brīnumu. Un tad šeit Latvijā, šeit Lomē bija tāds kārtīgs saimnieks Bērziņa Imants, kurš teica, vai tad mēs paši nevaram sev maizi uzcept, vai tad mums jāgaida, kad Rīgas kombināts uzceps. Un tad lomēnieši šajā ēkā tika uztaisīta Lomas maizes krāsnes, šodien jūs ēdīsiet maizi ļoti svetīgā vietā. Tad, kad brauc ciemos pie latvieša, tad jāved ar ciemakulkulis, vai ne? Tad, kad brauc no kārtīgas saimnieces mājās, tad aizbrauc arī ar ciemakulkuli, vai ne? Tad jūs šodien katrs aizbrauksiet mājās ar ciemakulkuli.
Mēs tagad iesim uz ķēti, jums būs jāstrādā. Mēs cepsim katrs savu kukuli, liksim uz kļauju lapām, kamēr maizīt cepsies, tikmēr mēs ēdīsim pusdienas. Bet, ja tā godīgi, tad kukuļus man ļoti patīk dot. Es esmu profesionāli kukuļu devēja. Ja kādam ir šajā jautājumā kāda neskaidras lietas, tad mēs sniedzam arī šādas konsultācijas. Nu ko, laižam uz ķēti. No Livonijas ordeņa laikiem maiznieku cumstas statūtos, ja beķeru cumstas statūtos, kad ir ierakstīts, ka par maiznieku drīkst būt tikai vīriešu dzimtes pārstāvis, bet tas iet runa par rūpniecisko, par tirgotāju, kas ir tirgošanai. Vēl viņam bija ierakstīts, ka viņš drīkst būt tikai vācu tautības cilvēks. Vēl tur bija rakstīts, ka viņš nedrīkst precēt ne vācu sievas. Aprat, vēl kaut kas ir vajadzīgi. Patiesi, milts labs arī visos laikos ir grūti nopirkt. Kārtīgi saimnieks tev vajag, ko tu darīsi ar to visu, ka tev nebūs kliktīgi saimnieks. Nec agrākos laikos tie vīri mums bija bišku gudrāki, jo tad, kad viņi veda uz randiņiem meitenes, tad viņi taustīja šeit gar alkoņiem. Ir tur kāds mīklas krikums, jo šī ir tā vieta, kas nekad nenomazgājas riktīgi. Ja ir tur tā mīkla, laba zīme, būs laba sieva, jo ko tu darīsi tikai ar smuku, vajag arī labu sievu, bet ja tur tās mīklas nav, tad laikam bija tā Anna vēl jāved uz randiņa. Jo neviens kārtīgs vīrietis vai saimniekdēls vai saimnieks, kādu mēs viņu sauksim, neņēma sev par sievu tādu, kura nemāk maizi cept, ja ko ar tādu darīs visu mūžu. Bet tagad ķeramies pie tā darba. Un, lai mēs ceptu kārtīgi maizi, mēs, protams, izmantosim kļauju lapas. Un ikdienā latvieši cepa, protams, tādus lielus, garanus kukuļus. Kukulis kā bērns bija teiciens un ir pieņemts, kad tā īstā maize, rupmaizei garša veidojas no 3 kg kukuļu lielumu tikai. Bet, nu, tā kā mums šodien nav tik lielāk kukuļi, jo ilgāk cepjās, bet jums laika nav, jūs tikai pēc serkociņām ieskrējāt pie manis, tad mēs cepsim mazākus kukuļus. Bet tā kā šādi augsti viesi ne ļoti bieži gadās katrā sētā, tad mums šodien ir godi donās. Un tad, kad ir godi un tuvojas arī lieldienas, tad latvieši centās visu apaļas formas cept. Kliņģeri bija apaļi, kūks apaļi, sieveri tur apaļi, arī maizi cepa apaļu. Tāpēc mēs šodien cepsim apaļus kukuļus. Un jo apaļāks, jo labāks. Pirms mēs ņemam mīklu rokās, mēs samitrinam rokas. Un šeit ir svarīga, man liekas, ka jūs pat viņu nenosaucāt, tā mīlestība. Jo šeit viņa pilnīgi fiziski ir svarīga, tāpēc, ka mīklu nedrīkst samocīt. Mīkla ir lēnām no vakardienas rūgus, un ja mēs viņu tagad tā kā mālus tā stipri saspiedīsim, tad mēs gaisu izspiedīsim, un viņa krāsnī sakritīsies. Tāpēc šeit ir svarīga tā mīlestība, maigums, nu, ka tā ļoti prātīgi un tā ar jūtām tas ir jādara. Un tad, kad esam rokās to kukulīti izveidojuši, ja cep garano kukuli, tad ir vienkāršāk, kad uzreiz rokās tā kā tādu garanu samīc, es pēc tam parādīšu, un liek uz lapām glāstīt, bet, kad cep godu kukuli apaļo, tad ir bišķi sarežģītāka procedūra. Tad liek pret abas malu, un tad ar labo roku glāst un ar kreiso griež ap savu asi. Un tas ir jādara ātri un vienlaicīgi, un tāpēc es saku, vīriešiem ir grūti viņiem, mums rokas kreisās, viņi vienlaicīgi nevar. Sievietēm ir ķēlos cept maizi. Keramiķiem viegli šitas. Tagad es skaidrs, kāpēc tā mākslas akadēmijas neir. Nu, lūk, tad kukulīts ir jāsaglāst, un ja jūs ievērojāt, tad šeit glāstot kukuli, viņš iet pret sauli. Un tad, kad uzliek uz lapām, tad ir obligāti jāsaglāsta tā, kā saulīti iet, nu, pretējā virzienā.
Un ilgu laiku es nevarēju saprast, kāpēc tas tā ir, bet tā man tika ierādīts un tā es darīju. Un tad Valmieras muzeja dāmas, un viņas tādas gudras dāmas, arī folkloras kopa griezes, varbūt ir dzirdēts, viņas bija izpētījušas, kad daudzus darbus latvieši dara. Tajos divos virzienos slaukam istabu pret sauli, mazgājam pasaulē, sējam pret sauli, ļaujam pasaulē, tāpēc, ka sākumā mēs visu negatīvo, kas ar mums varbūt ir sapulcējies, vai pašu pelnīts, vai kāds mums ir veltījis, mēs visu negatīvo sakopojam un iestumjam vakardienā. Tā kā vakaros tur, lai viņš tur paliek. Lai cik laba vakardiena bija, viss sliktais paliek mums tur. Tad, kad esam tikuši no sliktā vaļā, tad iegriežam tā kā saulīdienu pasaulē, jo tas ir enerģētiski pozitīvais un dzīvības ceļš uz zemes. Lūk, saglāstījuši esam. Tad, kad esam saglāstījuši, tad ieliekam šādus rieviņus, tāpēc, ka maizīte vēl celsies krāsnī un pūtīsies, un lai viņi te neplaisātu, tad šīs rieviņas ir svarīgas visiem, gan garaniem, gan apaļiem, visiem kukuļiem. Un tad uz tiem kukuļiem, uz garanajiem kukuļiem pēdējos gadsimtos lika parasto baznīcas krustiņu, un tas bija tāds, lai svētība nes tā maizīte. Bet, kā mēs zinām, baznīca nemaz tik sen nav nostiprinājusies pie mums Latvijā. Viņa ir gana jauna šīs tradīcijas. Tāpēc latviešiem vēl ir saglabājušās mūsu zīmes, ko mēs savā sadzīvē esam izmantojuši, un pie maizes uz pirmā kukuļa un arī uz mātošanas maizes tika likts Māras krusts. Tāpēc, ka Māra bija aizbildnis par saimi, par ģimeni, par visām lietām, kas ar to ir saistīts. Un tāpēc es arī uz sava kukulīša likšu Māras krustu, un viņu zīmē tā kā nevis viņš stāv stateniski, bet viņš tā kā ripo, un tāpēc viņš tā kā X burtiņš ir, viņš visu laiku ripo. Un viena līnija ir uguns līnija, un otra ir saules līnija, viena ir ūdens līnija, un otra ir uguns, jeb saules līnija, un šīs ir divas vissvarīgākās lietas, kas mums būtu varbūt arī jāsargā uz zemeslodes, jo, ja ūdens beigsies vai saule nespīdēs, tad laikam ziepes būs. Un tad liek dubultu krustu, un es nezinu kā citur, bet pie maizes cepšanas saimniece vienmēr līdz teica, lai pietiek saimei, lai pietiek bērniem, lai pietiek nabagiem un lai pietiek mums pašiem. Un ir svarīgi, lai nevis ir daudz, bet lai pietiek. Un tas taču ir labi, ja pietiek visiem, tad jau arī es labi dzīvošu, ja visiem būs, vai ne? Mans kukulis ir kārtībā, bet jums katram uz savu kukuļu jāuzliek kaut kāda īpaša atšķirības zīme, lai mēs nedod Dievs nesajauktu tās informācijas, jo tad ziepes ir garantētas. Saimniece cepa divu veidu maizes, vai nu tas bija tēverausis, kad vienkārši izlīdzināja mīklu, salika tur iekšā vai nu skāpus kāposts ar speķi, vai kurzemē pat siļķes bija iespienu lika, un pa virsu vēl vienu kārtu mīklu, viņš tā kā tāds pīrāks, tā kā tas saucās tēverausis, bet priekš bērniem cepa pīlītes formas kukulīte, jo tie visi šitie, tās sekstītes apdega un kraukšķīgas bija, un bērniem tas garšoja, un tai pīlītei iekšā mēdza likt vārīt olu, un kad griezu pīli, tad uzreiz arī ola griezās, bet mēdza likt arī speķi, vai kas mājā bija. Un ir tā, ka pēc tam, kad esam saveidrojuši tos kukulīšus, īpaši nesteidzieties mazgāt rokas, jo es jums tā kā nepačukstēju, bet šī mīkla satur 20 grupas vitamīnus, rudzu, milti, rupji, malti. Zinātnieki saka, ka tie ir vitamīnu koncentrāts, nevis vitamīnu, un tur ir ļoti augsts lipeklis, un agrākos laikos sievas izmantoja šo maizes roku ūdeni un arī vispār izmantoja šo mīklu kā masku, jo tad L'Oreal nebija un savādā krēmu un tika izmantots skaistuma kopšanā. Viņš arī man prasa. Reku lielais, kas kā lielais ir. Es slēdīšu. Tāds līdz? Nē, tāpēc, ja zakāsīšu un nekas labs.
Nu ko, nu tad ķeramies pie kukuļiem, ja? Ko? Un tad es vienmēr vienā aizdarbīcais vīriem stāstu viņiem, kad nu redz, kā ir jādara, lai kukuļi paceltos, viņš tur jau pat zāli celsies un ne tikai. Un tas ir interesantākais, kad sāk saspēlēties. Un tā maize pārbaudē ir gatava. Piekāpējot, ja skan, tad ir gatava, ja nav neskan, tad jāšauj atpakaļ. Bet faktiski ir tā, ka uz sajūtām kukulītim dot padzerties tīru ūdeni. Un ar to mīcīšanu ar vienreiz viena kundze man ir labi pavilku uz zoba. Viņa prasa, cik tad tu meitiņi ilgi mīci to maizi? Mēs kamēr nav 3 sviedri bez muguras nomainījušies un visas strenderes nav nospīdušas, tikmēr jau maize nav samīcīta. Un viņa saka, nu tā jau ir. Un es viņai vēl piebildu, ka aglonas maizes vīri teiktu, ka kamēr čūkst no putās, tikmēr maize nav samīcīta. Bet viņa teica, ka maize riktīgi samīcīta ir tad, kad mīklu mīce un mīklu sāk bezdēt. Nu, tas nozīmē, ka tāds gaisa kabats veido un viņa tā purkšķina. Un ja saimniece tieši tad jau pavisam riktīgi samīcīta. Ir jānoliek gulē. Mēs vienkārši izrīvēsim ar miltiem to abru. Un vēl arī nolīdzina, lai nav asumu, jo asumi, ja paliek, tad ir tā, ka nākošā reizē mīcot mīti, rokas var asiņaini būt. Nu, saskrāpēt.